Sveiki, es esmu Maks, un man blakus grupa Oranžas brīvdienas gandrīz pilnā sastāvā. Gandrīz pilnā. Tad, kā gāja, kā patika spēlēt Fanofesta? Ideāli vienkārši. Viens no labākajiem koncertiem. Par spīti tam, ka ir dubļi, ka ir lietus, un, ja godīgi, es braucu ar domu, ka nebūs daudz cilvēku. Bet bija pārsteigums, normāli. Viss tā kā vajag festivālam. Publika jūs arī labi pieņēma, vai ne? Jā, es nesūdzos. Ideāli vienkārši. Kurienes jūs smeļāties šo enerģiju, pozitivitāti? No sevis. Tas, kas ir iekšā, tas nāk vienkārši ārā, un ir tā iespēja, tev ir iespēja spēlēt, un tev to vajag darīt. Tas, kā katram cilvēkam vajag kaut kādu lietu, kur izlikt savu pozitīvo enerģiju. Mums tas ir mūzikā, mums tā ir grupa. Tā ir īstenībā vairāk kā ģimene. Mēs ar ģimeni tiekamies daudz retāk nekā grupā, un tur arī tas rodās viss. Abols vai bumbieris? Kas ābols vai bumbieris? Ko jūs izvēlaties? Ābolu. Kafija vai kakao? Kafija, loģiski. Angelina Jolie vai Uma Thurmane? Es nezinu nevienu. Labi, paldies jums liels. Paldies.